Jūrmalas domai pabraucam garām. Nu, lūk, un te ir tāda interesanta situācija, kur daži cilvēki iedomājās, ka braucot konvojā ar citu mašīnu var pārkāpt ceļa satiksmes noteikumus, bloķēt satiksmi. Kā mēs redzam, ir arī kamera uz stūra, šitien ir Pūpoliela, un te ir viss tas, kas te notiek. Uz šeien brauc šīs te mašīnas, kameras ir pilnīgi uz ielu. Nu, ko lai te saka, tā viņa te brauc. Šī ir atpūtas bāze. Dosim apakaļ kaut kā. Nu, redzi? Iznāca jau apsargs. Kaut ko grib, kaut ko skatās. Ko viņš skatās? Kaut ko viņš skatās. Nu, redzot, šitā te ir un tāda viņiem tur ir tā apsardze. Nezinu, no kā tā baidās, bet nu tagad video ir ieguvis diezgan plašu rezonanci. Tā viņi te brauc, un tas viss notiek blakus Latvijas prezidentam. Kur ir Latvijas prezidenta rezidence. Un tad viņi griežās šeit speciāli uztaisīts izbraukšanas prezidentam. Šeit tad arī nobliķē viena mašīna. Tad brauc otra ārā. Nu, tā diezgan nesmuka pašdarbība tādā Krievijas sliktākajā gaisotnē. Nu, tā mums uzvedās un gribētos dzirdēt Latvijas balzām skaidrojumu, vai tas ir saistīts ar viņiem un kāpēc tas tā notiek. Rakstiet viedokli komentāros. Portāls iauto.lv piedāvā